telefona somiņas kā maks. Tātad priekšpusē, kur mēs varam ieslidināt telefonu. Un kas notiek ar pārējo daļu, skatieties, kur. Cik maksā mazā somiņa vai cik maksā šī, kas man ir rokās. Tāds. Un paskatieties, iekšā ir maks. Reāli klasisks liels maks. Tātad maks un telefons līdzi, vairs jau neko citu nevajag. Šis, kas rokās telefona somiņa, jā, es to pēc jums pateikšu cenu, jo es vēl tagad viņu tikai paņēmu. 47 eiro. 47 eiro ir tā. 47. Pareizi? Jā, 47. Skatieties. Forši. Man liekas, bez šāda somiņas jau vasarā laikam tiešām nevar iztikt. Jo ar tādu somiņu, ka tev vajag tikai vienīgi iztikas minimumu, šis ir ļoti labs variants. Visi festivāli, piemēram, nāk un tā tālāk. Un dāmas, skatāmies, kas mums šeit ir palicies. Tad, nu tā, skatāmies. Šāds te fuksijas rozā. Gaiša zilais, ko tikko rādīja. Tad tāds, tāds zaļganzilīgs tīltonis, es teiktu. Re, kur ir dark taupe, re, kur ir deep green, re, kur ir green, jā, šokolāde. Kaut kas no vīna, re, kur dāmas ir rozā. Re, kur ir dark taupe, re, kur klasiskā, beiša, melna. Lūk. Tas ir viss, kas ir no tonīšiem dām. Šāds te somas modelītis, ļoti interesanta forma, paskaties tās tā kā ar divējādu šūmiņu, roktrīši tādi, stabili, kā es saku, jā, un rāvēs vajadzēs pa visu augšpusi. Somiņa ir nedaudz jūtama svarā, tāpēc, ka tāda stindzināta forma, tāds stingrs dupsis un tāda krietnāda. Un dāmas, skatāmies iekšpuse, ļoti labi organizēta, kāpēc uz rāvēs vajadzēs slipkabatas sadaloša pa vidu, un ir arī garā lence. Nav tikai saregulēts, bet redzēt, var šādi te un var pat īstenībā uzlikt arī viņu šādi te plecā. Bet tad tie roktrīši te paliek. Tā, nemokam šo modeli vairāk. Saucu cenu skrienu tālāk. Tātad, dāmas, cena ir 88 eiro, un tad toņus es jums nesaukšu, bet vienkārši rindiņā rādu. Jūs redzēt, cik daudz dažādu, visādu variāciju šim modelim. Tiešām ļoti daudz. Sudraba furnitūras cienītājām šo modeli parādīšu, jo, kā es saku, ar sudraba furnitūru tiešām dāmas to modeļu ir salīdzinoši ļoti maz. Lūk, un tāpēc katrs, kas ir zelta vērts. Ļoti skaista somiņa, interesanta somiņa. Skaties, kāda, tā arī tāda maktena bieza āda, kur uzreiz var sajust. Lūk, šāds roktrītis, uzliekam šādi uz rokas. Nesam šādi rokā, un ir garās lences palīdzība, kura nav regulējama dāmas, bet ļoti laba garuma. Uzliekam uzreiz arī viņu foršu pleciņā. Un lūk, šāds slēdzītis, atveram vaļā un skatāmies iekšpusē. Zamšveidīga odarīte un kabatiņa uz tādu magnētisku podziņu, redziet? Skaists somas modelītis, laba ietilpība, gandrīz sprīža platumā. Cena ir 85 eiro, man rokās ir kapučīno tonis. Šajā reizē daudz toņa dāmas. Balta, minta krāsa, konjaks, taupe, dark taupe, pelēka, vīna krāsā, tumšpelēka, melna, haki. Šajā reizē pat ļoti daudz toņa bija. Cenu es jums dāmas nosaucu. Ja es nenosaucu, tad es tagad nosaukšu 85 eiro. Tādu jums somas modelīti. Arī viens no jaunumiņiem, arī kaut kāds 2 mēnešus atpakaļ ienāca. Man vispār ļoti patīk viss, kas ir stabils pamats un viss, kas ir jauns. Jo kā mums, piemēram, Latvijas veikalos ir, mums bieži vien ir šitik jauns un viss pārējais ir iepriekšējo, vismaz 2 gadu kolekcijas. Tāpēc, ka tas ir jāizpārdod. Protams, arī nav tās krāsu izvēles. Tad, rādu jauns. Lūk, un arī tāda Hermes dizaina iedvesma. Šeit jau uzreiz stāv vaļā ir lipas, tas variants, ka tu vari vienkārši netaisīt visu laiku, visu augšu ciet, bet vienkārši šādi te turēt lipas vaļā. Ļoti, starp citu, viegla. Atverās vāciņš šādi te, iekšpusē tāda matētas ādas tā kā iekšpusīte ar vienu slipkabatiņu. Ļoti viegls, foršs somas modelītis, ļoti stilīgs. Nepārprotams stilīgs. Jo tāpēc, ka ikonisks dizains un dāmas šāda te regulējama garā siksniņa. Uzliekam plecā un te uzliks stultās kā krosbadiņa. Man bišķiņ palielus, esmu maziņa. Cik reizes es jau to vārdu teicu. Bet tā ir, jo bieži man dāmas saka, uz jums tā soma izskatījās liela, jā, tāpēc, ka es esmu maziņa. Lūk, un tad šeit var redzēt to somiņu, un kas mums no toņiem dāmas? 3. Un tie paši 2-3 eksemplāri. Tātad, dark taup, tiltonis un šis te konjaciņš. Tas arī viss. Tāks, tagad gan parādīšu foršu somas modelīti. Tādu jums šo somas modelīti. Paskatieties, ļoti arī šis ir tas variants, arī tajā patīkamajā ādā. Kā es teicu, tā nedaudz luksīgākais ādas sajūta, ja, kad tu satausti, tu uzreiz jūti, ka tā āda ir citādāka. Lūk, priekšā šāda kabata uz magnētiņa, aizmugurīte gluda, gari rokturi, formīga, nekur nesaļumst. Šāda te somiņa, ļoti skaista tāda, es teikšu, lietišķa forma. Iekšpusē klasika. Kabata uz rāvēslēdzē un slipkabatiņa. Un arī dāmas plānotājs ietilp stabili, mēs pat teiktu, iepšējams arī planšetā. Un šeit arī varam uzreiz paskatīties, kaut kas te no atlikumiem mums ir. 98 eiro ir cena un bēša, taupe, melna, konjaciņš. Un mēs nonākam dāmas ar jums kopā līdz ausu somām, kura te ir uzkarināta, un es mēģināšu pat nocelt. Lielo versiju. Gribat, lai es atnesu arī mazo versiju salīdzināt? Vai tās dāmas, kuras jau iepriekšējos laivos jau visu zina, redzēja, ir jau varbūt kādas mums jaunas dāmas pieslēgušās un grib salīdzinājumu sev. Tad šī ir lielā versija. Lielajā versijā ir daudz krāsas, paldies Dievam, šoreiz tās ir visas. Un tātad tā lielā versija. Atšķirās, nedaudz es teikšu, bet atšķirās. Lūk, tur rokās bēžu, arī šī 2 rokru sistēma, uzliekam pleciņā. Ideja pilnīgi tāda pati, tikai lielāks izmērs. Ok, vismaz viena dāma vēlās. Tātad arī izlūka. Man patīk, ka ļoti ātri ausis var izlocīt, ļoti ātri ielocīt. Kā tev patīk labāk, kad ir izlocītas austiņas vai ielocītas? Jo es agrāk skraidīju tikai šitā. Man kā viņa parādījās, tā es viņu nopirku.
Tā bija mana mīļākā soma. Nu, ja man viņas ir vairākas, protams. Lūk, šī ir lielā. Uzreiz pateikšu cenu, parādīšu krāsas un tad atreiz skriešu pēc mazās. Tātad bēša, dark taupe, šokolāde, vīns, konjaks un šeit būs melna krāsiņa. Un dāmas uzreiz pateikšu cenu. Tātad, cena dāmas šeit ir 112 eiro. Tur bija, man liekas, 105, te ir 112. Tā lielā. Mazā ar izlocītām ausīm, es salieku viņas kopā. It kā šķietami liksies, ka daudz, bet es neteikšu, ka ir daudz. Jā, redziet, pa augšu gandrīz ir vienādi. Jā, nu te pa dupšiem tā tikai izliekās, varbūt, nu ietilpība lielāka. Ietilpība lielāka, ja uz tā uzcelšu, nu un ar augstumā augstāka. Jā, lūk, šī ir tā atšķirīga dāmas starp viņām abām divām. Šī ir burvīga soma, ja jūs man prasītu skrienam somu, kas ir stilīga, viegla, funkcionāla, ērta, kurā var ļoti daudz ko salikt, tad šis ir viens no tiem izcilajiem foršiem variantiem, garantēti. Man pašai ir, un varu pateikt, ka neviena dāma, kura pēc mana ieteikuma nopirkusi, nav nožālojusi savu pirkumu. Tāks, dāmas, gribu parādīt vēl vienu somas modeli. Šoreiz ir visi toņi, arī forši skrienamās somas modelis, arī ar 2 rokturu sistēmu. Tātad īsie rokturīši, kuri šādi nolokās, un garie somu uzlikt var uzreiz plecā. Arī līdzīga bioloģija, bet ļoti tāda klasiska forma, kantaina. Somiņa aizdarās uzslēdzīti, šādi te. Atveram vaļā, iekšpusē ādas odre ar kabatiņu uzrāvēslēdzēm. Kā es teicu, ādas odrītes ļoti foršas ar to, kad ir ļoti viegli kopt. Lūk, šāds somas variants, reti, kad ir pieejams visās krāsās, pagājušais, man liekas, bija tikai 2, tad šoreiz ir visās. Bēša, konjaks, dark, taupe, melts. Pilnīgi visi iespējami toņi, vismaz standā, un rekurviņi viss daudz ir pieejams, 105. 105. Yes, mēs esam tikušies cauri 3. sekcijai. Viss identiski tas pats, tikai zem šāda. Jā, šāda te, kabatiņa priekšpusē, un paskaties, maks tāds pats. Maks, yes. Jep, maks tieši tāds pats. Lūk, un tātad, dāmas, pieejamie toņi, cēna 48. Tur bija 47, liekas, ja? Kaut kas tāds, 48. Tātad, dāmas, kas mums no krāsām? Šokolādi pirmīt jums škurināju, paskaties šāda rozā, gaiši zilā, ko rekur rādi un rekur tad standā bišķi arī paskatīties tos toņus melna, bēša, viss. Šis ir pavisam jauns klāts, viņš ļoti viegli. Es nezinu, cik tur gramus, viņš neko nesver, gan vējus var paskatīties. Uz magnētisku vietpociņu, iekšpusē ādas konjaka odrīte ar tādu slipkabatiņu. Šis somas modelis, kā parādījās, īstenībā ļoti labi aizgāja, jo man liekas, viņa tāda ļoti maiga, tāda ļoti viegla, ļoti sievišķīga somiņa. Lūk, un šoreiz no krāsiņām arī gandrīz visas izņemot zilo tonīti. Naudas maki, dāmas, naudas maki visvairāk būs otrā ražotnē, šajā ražotnē pieiesim, kaut kas tur ļoti maz ir. Otrā butīka. Tāks, un tātad ir melna, ir bēša krāsiņa, ir šis te rozā parādīju, ir šokolādītas tonis. Lūk, tas ir viss, kas ir palicis. Un dāmas šai cena somiņai ir 66 eiro. 66 eiro. Tāks, un klačiņus nevaru paiet garām, jo šie klačiņi arī ir ļoti topīgi. Dāmas ļoti viņus sūta. Re, kur varbūt augšā parādīšu, kā tas izskatās šādi. Dziet šādi te, un tad viņam klāt arī nāk tāda ķēdīte. Forši zem šādas klačiņi. Paņemsim rekomendam savu šokolādi, parādīšu jums šokolādīti. Ļoti klasiska forma, aizverās uz spietotiņu, paskaties, cik forši iekšā šī te ļoti labi organizēta. Kas nav mazāk svarīgi šādiem klačiem, jo tomēr tur gribās kaut ko iekšā ielikt, vai ne? Lūk, kabatiņi uz rāvēslēdzēm, divi atsevišķi nodalījumi. Un ir ķēdīte šāda te. Tātad vai nu uzmetam pleciņā, vai, ja nu ļoti vajag, arī tā domīgi uzliekam viņu kā tādu crossbody somiņu. Dāmas, no toņiem ir visi toņi, kas ir statīvā. Plus šoko. Skatieties, rādu šādi. Šoko, un visi šie toņi ir pieejami. Lūk, un cenu, ja būs, pateikšu, 74 eiro. Tātad, zem šāda somiņa, tāds Chanel tipāžiņš, šāda te siksniņa, kas tātad kalpo kā crossbodys. Lūk, šādi. Un, kas man vēl patīk, ja man pašai ir šāda balta ādas versija, šāds te rokturītis savelkās. Kļūst arī par mazīgu somiņu. Un arī kļūst par ļoti stilīgu plačiņu. Šādi te. Lūk, un paskatāmies lācītim vēdrā, kas ir atveras uz slēdzīti. Un iekšpusītē ir kabatiņa uz rāvēslēdzēja. Lūk, ļoti forša somiņa, bet es saku, dāmas, kā jūs redzat, pārsvarā tikai konjaks. Viss pārējais jau ir izpārdots. Cena, dāmas, viņai ir 72 eiro. Salīdzinoši labi pērkams modelis. Otrā ražotnē būs gan mazāk, gan lielā versija. Šeit ir tikai lielā versija. Šāda te soma, rādas rokturi, aizmugurē kabata uz rāvēslēdzēja, šim te populārajām pārkstīm atveram vaļā. Un soma ir super ietilpīga. Te, kur ir sadaloša kabata vēl kabata uz rāvēslēdzēja un tāda neliela slika kabata. Parādīju ātri, kamēr vēl neesmu aizjozusi tālāk. Un, dāmas, viņai cena bija 90 eiro, bet ir ļoti daudz krāsu. Nezinu, vai tas ir vispār parādāms. Neliek mieru, kas neliek mieru. Konkrēta somiņa, kuru nevaram atrast, bet paskatīsimies, nesatraucieties, viss kārtībā. Lūk, dāmas, izskrēju cauri, kas ir pieejams no. Skatieties, ir arī zem šādas versijā. Tieši identiski tas pats. Lūk, gara siksniņa, saregulējuma bilde, kā mana pudele. Lūk, šāda te. Un iekšpusītē dāmas kabatiņa uz rāvēslēdzēja. Un zem šādas versijai cena ir 74 eiro. Un ir visi tonīši, paskatieties. Redziet? Lūk, šāda te. Parādu vismaz to, kas ir, un es nezinu, viņš jau nav atpakaļ, jau 2 vai 3 mēneši, kā nav.
Pirmajā braucienā pilnīgi izbeidzās. Šis ir viens no pārdotākajiem klačiem vispār, kas attiecās uz pinumu un uz zamšādu. Paskatieties, dāmas. Ļoti skaists somas. Tātad melns un konjaks tikai. Citu toņu diemžēl nav. Tātad somiņa atveras slēdzīti. Iekšpusē ir garelēna, cita var uzlikt pleciņā un viena slipkabatiņa. Ļoti gaumīgs šobrīd. Top, vienkārši stilīgs somas modelītis. Divas krāsas. Un dāmas viņam cena ir 95 eiro. 95 eiro un ir ādas versija, tā būs otrā plaukta pusē. Garanā forma, garie rokturi, soma pati tur formu, miksiņš. Un dzird, viss, kas ir labais, viss ir šajā somas modelī. Ja gribās apvienot trendu ar praktisku luktu, šis ir labs variants. Tātad attrāps uz rāvēslēdzēju un iekšpusē ir dāmas kabata uz rāvēslēdzēju. Arī pietiekoši ietilpīga somiņa. Paskatieties, ļoti viegla, kā mākonītis, pat nejūtu viņu. Un dāmas šīs somiņas cena 86 eiro. Un arī šoreiz ir daudz krāsnīgi, skatāmies. Uj, tātad, šoko, taupa, jeb kapačīno. Spilgts zeltens, rozā, gaiša zils, vīna, tumšāks taupa. Principā es teikšu, tas ir pelēks, laikam jau vairāk. Konjaciņš un bēžs. Lūk, arī populārs zamšādas somas modelis. Šāds te, arī miksiņš. Tātad tā apakšiņa būs no dabīgas ādas, pārējais zamšādie, šāds iekariņš. Šis arī vienkārši dekoratīvs. Atveras dāmas šādi, magnētiska ķepa un rītīgi labi sarganizēta odere. Tātad kabatu uz rāvēslēdzēju, slipkabatus un sadalošā kabatu uz rāvēslēdzēju. Arī pietiekoši labs izmērs, arī stabila forma, nekur negāzīsies. Un forša, protams, zamšāda. Un bez zamšādas, kaut vienai somai zamšādas ir jābūt gardrobē, jo citādi šajā sezonā, pat ne šajā iepriekšējā un vēl ir rudenī, noteikti būs modē. Lūk, un šajā reizē krāsas dāmas. Tas, ko es jums rādīju, bija šokolādīte. Te ir dark taupe, bēšīgs, tāds bēšīgs vīns. Un kur ir arī varianti par tēmu, jeb ir atlikumi. Un dāmas, viņam cena ir 105 pareizi. Pats somas modelis. Ļoti labs izmērs. Arī tas pats miksiņš. Forša karūkturīši ir no ādas, dupsis no ādas. Pati garā lence ir ādas. Soma tātad varam saregulēt. Uzliekam viņu plecā. Iespējams, pat arī kā crossbody var uzlikt. Ja ir tāda vajadzība, šādi viņa nes. Arī ļoti ietilpīga soma. Es teikšu, ka plānotāji mēs priekšā varam dabūt, atveras šādi te un skatāmies, paskatieties, cik forša odre. Tātad ir gan kabatu uz rāvēslēdzējas, sadaloša josla. Ļoti labi var organizēt somas saturu. Šajā reizē ļoti daudz krāsas dāmas un cena viņai ir 90 eiro. Man rokās bija gaišs pelēks, jo balss spīd gaišs pelēks, bēžs tumšs, gaišs zils, melns. Šis ir tumšs pelēks, bēžs gaišiņš. Lūk. Un tieši tāds pats līdzīgs, tikai nedaudz ar tādu Hermes dizaina iedvesmu, būs šāds modelītis. Paskatieties. Lūk, šāds. Arī šādiem slēdzīšiem, kas ir dekoratīvi, viņi kā hops uz magnētiņu pievelkās. Gara lence, tātad varam uzlikt plecā, varam iespējams, pat arī šādi viņu piedabūt. Nav nemaz tik slikti. Šie izmēri ir tādi, ziniet, dāmas, tādi vidējais pareizais. Vidējais pareizais vidusceļš ieķerās. Lūk, un tātad rāvēslēdzējas pēc augšpusīti, skatāmies uz lācītim veidarā, ādas odra dāmas ar šādu slipkabatu, kurā vēl iekšā ir rāvēslēdzējas. Ļoti interesanti. Tāks, cena dāmas 88 eiro un nebūs melna, vīna krāsā, šoko un šis te konjaciņš, ko es jums teicu. Ja mēs runājam par zamšādas un skrienamajām somām, ir viens ļoti foršs variants. Nu, jau ir divi, redzu, papildināts, tas pagājušā reizē bija pilnīgs absolūts jaunums. Parādīšu jums bēšu. Ja gribās tādu skrienamo somu bēšu, zamšādu, tad šis ir pirmām variants, ar ko šī soma man patīk. Pirmkārt, viņa ir pietiekoši viegla, otrkārt, ērta, ātri uzlikt plecā. Man patīk, ka soma tur forma, ka nav ļengana. Nu, tā kā, kad noliec, ka viņai vismaz tribena daļa stāv, nav pļuriņa. Šādi ir aizveras. Iekšpusē skaties, viena tāda slipkabata, otra slipkabata, bet tas nav viss. Skatieties, šeit ir kabata, šeit ir kabata. Tas izskatās šādi. Daudz ieslēgtas kabatiņas. Tas, ka šajā reizē ir daudz stūņu dāmas, tāpēc bija vērts pie tā piestāties. Bet, es tur samelojos, kur atrast arī tam iepriekšējiem tauptūnības. Nebija izlikts vienkārši, kaut kas ir jālūra arī iekšā plauktā. Un tad ir bēša, tāda vēsa bēša, tad ir silta bēša, pistācijas tonis, kas tagad modē sāģi, gaiša zila, konjaciņš, melna. Vispār, rekur, ir arī vīns dāmas. Ir arī vīns un ir arī vēl pelēka. Redz, daudz kas nav salikts. Un dārga taupa teicu, ne vēl dārga taupa dāmas ir. Negribu tur sajaukt viņu kārtību, bet daudz kas stāv iekšā. Redziet, tāda dārga taupa. Daudz kas ieslēgts. Un cena. Dāmas cena ir 98 eiro šai somiņai. Un tagad parādīšu vēl vienu somas modeli. Ļoti ietilpīga soma. Pats jaunākais somas modelis, kurš ienāca pagājušajā reizē, kā es biju. Mēs paņemsim bēšu. Ja tev gribās, nu tā kā lielu somu, skaties, manas prīža šeit nepietiek. Viņš beidzas šeit. Ļoti ietilpīga soma. Es teikšu, priekš tik milzīgas somas, bet viegla. Tādi roktari, kur uzreiz uzmetam plecā. Ziniet, kā šāds jūra var šaut, tikai žēl, ka viņi ir zamšās, bet vienkārši jūrā visas smilts savs. Bet kā skrienam soma, liela, oversizīga, perfekti. Atveras šādus magnētiskus pietvogu, iekšpusē dāmas nebūs nekas. Nu, tur Dievs, cik daudz vietas. Un maciņš. Svarīgi ir, ka vismaz kaut ko tu vari ielikt kaut kur iekšā un izvilkt ārā tad, kad tev vajag. Vispār, vai jūs zinat, jūs noteikti to zinat, tad makus nesā vispār šādi. Tikai šim viņš tā baigi nestāvēs, tad vajadzētu būt augstāk. Tā kā piekariņu te ir nesā. Un dāmas šīs somiņas cena ir 100 eiro. Un skatieties toņus. Bēšais, gaiši zils, dārga taupa, šoko un konjaciņš. Bet viņa būs tāda, ziniet, lakota un stingrāka. Tieši tā pati ideoloģija, divas kabatas aizmugurē. Šāda te
priekšpusīti uzreiz rādu. Redziet, šī te, tikai kroku variantā. Tāda ir ieplūgājuma arī tā odrīte iekšpusē. Un viss no ādas, kā uz rāvējslēdzēju, ir vēl piekariņš dāmas un, protams, vēl ir garā lēnce. Lūk, šis ir pats jaunais. Jaunais variants, kuru principā kroku variantā gandrīz nebija iespējams noķert. Nu, protams, arī pietiekoši garš rokurs, lai uzreiz var somu uzlikt plecā. Un dāmas kroku variants maksā 109 eiro. Kroku variants. Runājot par zamšādu un lielo versiju, dāmas vairs palikusi tikai ādas. Zamšāda ar Zamšāda ar dabīgo ādu miksā un tikai vīna krāsiņā. Jā, šī ir tā lielā versija, kas brīvi ielienā portatīvais dators 13 solu un arī A4 formāts. Lūk, un šī ir palikusi vispār skatos. Te jau viena varētu būt. Tā, stāvi. Tos palūrēsim. Nē, dažas vēl pieejami. Es domāju, viņi izpārdos un visi 100-115 eiro. Jā, viņi vienkārši izpārdos un nebūs. Es jau tā arī sapratu, ka tā arī būs. Tātad, nu ko skatieties, dāmas, kur mēs tiekam? Šīs ir tās, ko es arī sev ieķēru iepriekšējā reizē. Ļoti patīk. Nu tā kā ļoti patīk. Ļoti foršs somas modelītis. Skatieties. Maza Balenciaga dizaina iedvesmota somiņa. Šāds piekariņš var noņemt. Priekšpusē starp citu, dāmas, es pilnīgi mierīgi varu ieslidināt savu iPhone Max. Jā, tā kā viņš man tur pilnībā ietilpa. Man patīk mazais rokturītis. Uzliekam pleciņā somiņa. Un es šitā arī pagājušais nācu uz šejieni. Godīgi, es šeit pat pamanījos ūdenspudu iekšā iedabūt. Lūk, tā kā atveras uz rāvējslēdzēju, iekšpusē dāmas karšu vietas un vēl ir arī garā lence, lai uzlikt viņu kā crossbody somiņu. Tāds. Te kāds ir mēģinājis, bet nav salicis, bet ideoloģiju tu saprati. Tātad, un dāmas šajā reizē ir visi toņi. Vēlreiz pievilkšu tev tuvāk, tīri iepauzēšu, lai tu paskaties, kādi ir tonīši. Lūk, lai tu vari izvēlēties kādu, ja tu vēlies sev. Un dāmas viņai cena 96 eiro. 96 eiro, un šis te slavenais, jaunais Balenciaga dizaina iedvesmotais somas modelis šobrīd, dāmas, ir pieejams šajā krīmkrāsā, melns ar zeltu. Un vēl ir pieejams melns ar sudrabu. Dāmas citu krāsu nav, un man teica, ka arī nebūs. Tā kā tik ātri mēs netiksim pie šokolādes citiem toņiem. Tā bija tā reize, man liekas, 2 braucienus atpakaļ vai braucienu atpakaļ, kad bijām, kad varēja noķert. Kā es saku, nevienmēr tas, ko jūs redzat tagad, būs tad, kad jūs man pēc tam rakstīsiet vai skatīsieties ierakstus. Tā kā tās, kas ir online, vienmēr ir laimīgākās, kā es saku. Lūk, paskatieties, atverās šādi. Tā kā divas tādas kabatas. Kabatiņu uz rāvējslēdzēju pa vidu, un iekšpusē dāmas auduma odere ar slipkabatu un kabatiņu uz rāvējslēdzēju. Lūk, dāmas. Un tā tad regulējama garā siksniņa. Ja mēs viņu varētu uzlikt kā crossbody. Nu, šis ir šobrīd ļoti trendīgs modelis. Man liekas, teju katrā modes žurnālā tagad tādu var atrast. Un dāmas ar šim lielajam cena 100 eiro. 100 eiro. Nu tad beidzot, dāmas, es varu aizvest jums līdz plauktam un pateikt, kad beidzot ir, un es jums varu parādīt. Jo tas ir modelis, kas ir man pašai, gan ādas, gan samšādas variācijā, un šis modelis noteikti ir must ever have, kāds vispār varētu būt no šīm te. Tad, nu, dāmas, tā. Balenciaga dizaina iedvesmots ādas somas modelis lielajā versijā beidzot ir pieejams, un tagad es jums rādu jaunajā krāsā, kas ir šokolādes krāsa. Tātad, dāmas, šī ir ļoti ērta skrienamā soma. Šo tu vari noņemt, es, piemēram, principā nekad nenesāju šo garo lenci, šeit viņa pielika, lai tu redzi, bet es neredzu vispār viņai jēgu, jo viņa ir ļoti pašpietiekama tieši ar garo rokuri. Lūk, šādi. Ļoti ietilpīga, es saku uzreiz, A4 formāts, 13 solu portatīvais dators, pilnībā mierīgi tur ietilpst. Tātad atveras šādu slēdzīti. Tu vari arī ieplogāt šeit viņu un radot jau šādu dizaina izskatu, bet ādas odere viegli kopjama, šāda kabata uz rāvējslēdzēju plūst, viņai vēl atver sānus un viņa iegūsta vēl papildu vietu. Jā, ja vairāk kaut ko vajag ietilpināt. Ir piekariņš, protams, arī vari noņemt, ja tev ir vēlme. Un šis somas modelis, dāmas, nebija kaut kādus mēnešus, 3. Tagad viņš ir, nezinu, cik ilgi būs. Tātad, 2 kabatas aizmugurē ideāls, kurās vienkārši saslidināt atslēgas, telefonu, visu, ko vajag ātri par rokai. Nu, šis modelis, dāmas, iesaku no sirds, ņemat, kamēr ir, jo, kā es saku, var nākties, kad mēs dabūsim tikai nākošo partiju rudenī. Lūk, šokolāde ir pirmo reizi, nebija bijusi vēl, dāmas, līdz šim. Un tālāk es jums rādu, kas mums ir, starp citu, versijā ar sudrabu. Jā, vispār ir ļoti grūti noķert, tā kā melna ar sudrabu. Tad ir šī šokolāde. Tāda ir bēšā aivorī tonis un lavandas. Bet, ko es neredzu, dāmas, es neredzu melnu ar zeltu. Tātad varētu būt, ka nebūs. Kad mēs būsim nokavējuši. Šis visur ir agendo. Nero oro ir. Nav daudz, dāmas, bet ir melna ar zeltu. Kā ņemat ciet, kamēr redzat šo laivu. Lūk. Šāda būs melnā. Uzliksies tālāk. Šis arī ir ļoti stilīgs, ļoti pieprasīts ādas somas modelītis. Šeit būs arī tāda Balenciaga dizaina iedvesme. Skatāmies, parādu jums tagad melnu ar sudrabu versiju. Tad, var turēt tās lipas vaļā, jo, principā, šī ir aizdere. Ja? Caur slēdzi mēs nonākam iekšpusē, kur ir ādas odere, kabata uz rāvējslēdzēja un slipkabatiņa. Un tad arī šo var vai nu uzāķējam mēs tās ķepas, kuras, principā, savelk sānus. Varam šādi pilnā versijā. Ir piekariņš, tātad somu varam nest plecā ļoti ietilpīgi, uzreiz pateikšu. Un kas ir šai foršs? Kā es saku, pat uz mana mazā auguma uzliekot viņu kā crossbody, viņa ļoti labi pieguļ. Nav nekāda supermilzīgā, ņemot vērā to pēc viņas izmēra. Jā, un arī šajā reizē, dāmas, pieejami visi toņi. Tātad, kas mums ir pieejams? Melns ar sudrabu, taupa ar zeltu,
taupa ar sudrabu, ivory, pelēkbaltais, un konjaciņš ar zeltu. Un ar zeltu dāmas ir pieejama arī melna.